Halo! Ēdam zupu. Okay. Man ir jāsaka, jā. Man ir jāsāk. Kļūda! Sēdies. Sēdēs 2. Jā, tā tad jau viss Hello! spoiloja. Hello! Tā tad stāsts jau ir par kļūdām. Šodienas temats. Kas tā mūzikas? Jā, pulkstens, man liekas, 5. 5, pulkstens 5, precīzi laiks 5 Rīgā, centrā. Un katru stundu, tad, kad ir apaļā stunda, no Rīgas domas skan zvani. Man liekas, tā kaut kāda Raimonda Paula dziesmas katru stundu skan. Katru stundu atsevišķi Raimonda Paula dziesma tiek atskaņot ar zvaniem. Baudam. Šodien mēs filmējam podkāstu ar šādu te skaistu skatu. Baudam. Plašums un brīvība un baudam pirmo silto dienu. Atšķirībā no visiem pārējiem latviešiem, kuri brauc uz Jūrmalu, mēs filmējam podkāstu centrā. Un sauļojamies. Jā, un sauļojamies. Un sāksim noteikti ar šo ielpu, šo svaigā gaisa ielpu un nomierināsimies 3 ielpas. 3, 2, 1. Otrā. Un trešā. Kļūdas. Miers uz zemes un cilvēkiem labs prāts. Bez kļūdām. Šodien, kāpēc kļūdas? Interesants tāda sajūta bija padalīties tiešām ar problēmu, kas, manuprāt, ir diezgan smagnēja kļūdas, jo uzņēmējdarbībā, tad, kad beidzu īstenībā pedagoģiju un paralēli sāku uzņēmējdarbību, tur ir konstants kļūdas, kad tu saproti, ka tev viņas ir ne tikai jālabo, bet jāanalizē un jāpalīdz. Un, Helmut, kāda tev ir attieksme pret kļūdām, kad tu šobrīd arī mācies? Kā tu viņus izjūti? Nu, vispār tā ideja kļūdām skolā vienmēr ir bijusi, ka no kļūdām ir jāmācās. Tas ir tāds vienmēr bijis moto visās skolās. Jā, ir kļūdu labojums vienmēr. Bet es domāju, ka daudz man var piekrist, ka realitāte tāda nemaz nav. Ka ar šo teicienu, ka no kļūdām mēs mācāmies, mēs slēpjamies bieži vien skolās, nevis tiešām, realizējam šo teicienu, kā teikt. Un jā, un diemžēl aizvien projām tā ir, kad kļūdas, ja tu pieļauj kļūdu, tad tas ir kaut kas, no kā skolēniem lielākoties ir jācieš. Ka tas nav kaut kā, un piemēram, aizvien projām tie paši pārbaudas darbi un vispārējais, ka skolēniem ir uztraukums un bail no tiem pārbaudas darbiem. Nevis tāpēc, ka tas ir pārbaudas darbs, bet vienkārši tāpēc, ka viņiem ir bail no tā, kāds būs tas iznākums, kāds būs tas rezultāts. Tas sots un tas vērtējums. Tas vērtējums, un vēl pie tam, jā, tas ir tāds baigais pressure, tāpēc, ka to pārbaudas darbu vēl pie tam nevar labot, tas vērtējums tur paliek, un lai kā arī tam tā nevajadzētu būt, bet tas vērtējums end of the day ir svarīgs, ne? Viņš nosaka to, kādu mums uzgala atzīme, kāds mums būs tas cipars uz mūsu diplomu, tas ir ļoti svarīgi. Jā, tā sistēma ir tāda atžgārna, viņai pilnīgi nevajadzētu tādai būt, bet viņa diemžēl ir. Un tev kaut kas galvā skan, piemēram, tad, kad tu kļūdies, kaut kāds vārds, kaut kas negatīvs ar sevi, piemēram, manā situācijā es atceros, kad jaunībā bija ļoti populārs vārds stulbene, un tātad apsaukāšanās bija klasē, un tu kļūdies un uzreiz galvā stulbene. Vai tev ir kaut kas vārds tāds skarbs pret tevi, kas nāk, vai tu atceries arī mazākajās klasītēs? Lamu vārdi. Jā, kādi lamu vārdi? Daži pī. Nē, es nezinu, tā kā, nav viens noteikts vārds, es nezinu, atkarīgs no situācijas. Gan jau, kad, tā kā, here we go again, jā, angliski sakot. Tas vienmēr ļoti sagādā tādu, neka bēdas, jo, tā atzīme ir iegūta, un tu ar to samierinies. Disappointments, tā vilšanās. Jā, tā vilšanās un savā ziņā dusmas, un
Un tas vēl vairāk tā kā nogurdina, tu pamani to slikto atzīmi, ko tu neesi vēlējies iegūt. Un tas vēl vairāk nogurdina, vēl vairāk demotivē ļoti tevi. Jā, nu visādas emocijas, visādi vārdi tur varētu būt. Nav tāds viens noteikts. Nav viens mīļš vārds. Nu, īpaši, ja tu dzīvo visu laiku tajā skolas vidē un ej cauri tam visam stresam, ar ko ikdienā tev ir jāsaskarās visā šajā pasaulē. Jā, nu, tās sliktās atzīmes galīgi nepalīdz. Jā, interesants moments, ka skolā kļūdu labojums, kad tu saki, labosim kļūdu, un kļūdu labojums notiek, mēs vai nu izdzēšam, vai pārsvītrojam, neredzam tā kā savu kļūdu, mēs viņu īsti nepaspējam saprast, un mēs uzrakstam, piemēram, matemātikā, piemēram, nepareizi, tur nav 3, bet ir 5. Mēs ātri nosvītrojam, uzrakstam pareizo atbildi un skrienam tālāk ar tiem kļūdu labojumiem. Vai ir kaut kas šobrīd skolās tagad mainījies ar kļūdu labojumiem? Tev nāk kādi labi piemēri? Nu, noteikti ir labi piemēri, protams. Man arī pašam ir bijuši daudz forši skolotāji skolas laikā, kur ir tiešām taisījuši ļoti kvalitatīvs kļūdu labojums un likuši mācīties no kļūdām, piemēram, dizaina skolā. Mums vienmēr ir atgriezeniskā saite par kaut kādiem darbiem, kurus mēs esam varbūt izdarījuši nepareizi. Nu, kad skolotājs kaut vai apsēž mums blakām un tajā programmā parāda, kā ko labāk izdarīt, lai no tām kļūdām izvairītos, vai atgādina visai klasē nākamajā stundā, ka, hei, jums ir, lūdzu atcerieties šīs lešas lietas, jo daudz no jums šīs kļūdas pieļāva. Savā ziņā, protams, jau ir daudz skolotāju, kuri izmanto šos kļūdu labojumus, bet es vienkārši no saviem draugiem un no savām paziņām zinu to, ka aizvien projām daudzās skolās tas ir tā kā ķeksīšu pēc. Un kad īstenībā tas pārbaudījums tiek uzrakstīts un nekāds kļūdu labojums nenotiek, mēs ejam līdz uz nākamo tēmu, jo tas laiks ir tik maz un jāizņem ir tik daudz, ka nemaz nav laika tam kļūdu labojumam. Ir pārbaudījums uzrakstīja, kāda ir tā atzīme, vai ejam tālāk, jā. Mācāmies tālāk. Tam viss tam nekāda jēga, tam pazūd tā jēga, tā mācīšanās. Bet tāda ir tā realitāte. Jo kļūdai, kā tu teici, pareizi jēga, lai mums kaut ko iemācītu, lai mēs saprastu to kļūdu, un paralēli pedagoģijā un uzņēmēju darbībā pieredze bijusi lieliska tā, ka, ja es kļūdos, tad iespējams kāds cits ir iesaistīts tajā kļūdā, un es esmu kādam kaut ko vai nu sabojājusi, vai nu kaut kas nav izdevies, un mans uzdevums pirmkārtām arī saprast, atvainoties un mācīties reālajā dzīvē, tātad no tās kļūdas, kā tad es nākamreiz varu viņu nepieļaut, meklēt tās variācijas, jautāt arī sev 5, kāpēc, līdz tu nonāks tam kodolam, kāpēc tu visu laiku kļūdies, jo interesanti arī, piemēram, ņemsim latviešu valodu ar komatiem, kad mēs nesaprotam vienkārši kaut kādas definīcijas, vai mēs tā arī savādāk mācāmies, ka mēs nesaprotam, piemēram, man vienkārši izlasīt definīciju, iezubrīt, tas nav priekš manis, un to saprast, tos 5, kāpēc, ko uzņēmēja darbībā jautā, arī psiholoģijā, filozofijā, šie 5, kāpēc ir ļoti interesanti, līdz tu nonāc īstiem iemeslam. Nē, arī viena lieta, ko es gribu pateikt, ir tas, ka galvenokārt kļūdu labojumi ir arī tāda lieta, kas ir jāveic, lai vienkārši būvētu attiecības ar skolēniem klasē. Jo, es nezinu, man ir bijuši arī ļoti daudz skolotāji manā dzīves laikā, kuri arī tieši, kā jau es minēju, tā formāli ķeksīšu pēc visu darīja, kad ir tas pārbaudījums ir uzrakstīts, viss mēs ejam pie nākamās tēmas, jā. Vistrakākais, kas tev ātri noskaita tās pareizās atbildes, un tu tikai ātri ieķeksē. Jā, un tu tikai ātri ieķeksē, un tur vispār tas viss ir tik sistemātiski, tur vispār no tā nav nekāda jēga. Tas nav kļūdu labojums. Bet tas, ko es gribu teikt, ir tas, ka tieši šāda, tāda vienaldzība no skolotājas puses ir tas, kāpēc parasti tā skolēna attieksme ir tik negatīva. Jo, protams, ja tu skolēniem kā skolotājs ieliec sliktas atzīmes un nepaskaidro, kāpēc, tas skolēns to uztver kā tikai un vienīgi negatīvu lietu, jo dienas beigās viņam ir ar to visu jātiek galā nākotnē un ar to slikto atzīmi jādzīvo. Tev jau skolotājiem netiek tā slikta, varbūt tiek, bet šeit runājot par ballēm, tieši skolēnam tas visvairāk sāp, jā, es teikšu tā.
Un tāpēc jau arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc skolēniem ir naids pret skolotājiem, ka jā, tā skolotāja vienmēr liek neiespējams pārbaudas darbs. Man ir viena paziņa, kurai skolotāja ir teikusi, ka pie manis 8 nevar dabūt. Nevar. Nu jā, Un tur es nav saku, attīstība. bet kāpēc? Kāpēc nevar dabūt? Kāpēc tev kā skolotājai ir šis uzstādījums, kad tu negribi, lai tavi audzēkņi izdara pēc iespējas labāk, lai viņi dabūtu pie tevis tās labās atzīmes. Ja? Un tur arī rodas tas naids. Ja? Vienam pret otru tas savstarpējais konflikts tajā skolas vidē. Tā ir ļoti svarīga lieta, kas ir jāpiemina. Nu, ķersimies pie dažām arī idejām, un tu, Helmut, noteikti pievienojies, jo vienu jau, ko tu minēji, ir ļoti svarīgi skolēniem saprast to savu attīstību, doties jēgpilni uz to attīstību un saprast, kāpēc viņam tas jādara. Protams, to var pārrunāt, runāt, bet kļūdu labojumi, tātad ideja, mēs jau minējam, ko nevajadzētu darīt. Tātad ātras atbildes, tātad 3, 5, 9, visi pārsvītrojam, tiekamies nākamajā stundā, neko nesapratām. Bet šeit mēs aicinām pie tāfeles tieši tos skolēnus, kam nav skaidrs, un viņi jautātos, kāpēc, un citi skolēni palīdz viņam saprast, un atkal mainās, un nākamais iet. Tāds teamworks riktīgs. Un tieši, nevis tie skolēni, kas saprot ģeniāli izstāst pie tāfeles kā skolotājs, bet tieši tie skolēni, kuri nesaprot, un viņiem mācamies atbalstoši komandās strādājam, attīstam, palīdzam viens otram, un te pa klasēm arī tie skolēni, kuri saprot lieliski, var iet palīdzēt un diskusijas reāli veidot. Es nesaprotu, kā var savādāk saprast. Un tas, kas saprot, jau leks iekšā un būs reāli vairāki skolotāji klasē. Jā, tas ir arī tas, par ko mēs podkāstos bieži runājam, kad tiek veidot klasē šī iesaiste un sadarbība no abām pusēm, ka nav tikai skolotājs pie tāfeles, bet ir arī šie paši skolēni iesaistīti šajā mācību procesā. Skolotājiem nav jāmocās, ka viņiem viņi paši nonāk pie tās atbildes, Tā kā, tas ir ļoti labi. Tad ir vēl viena ideja, ka noteikti sakam, ko mēs nesaprotam, un tad izvēršam pa dažādām asociācijām, izzīmējam dažādas taktikas. Varbūt nostamies video, lai ātrāk stunda iet, un mēs patiesībā varam tā kā brainstorm, prāta vētru, izspiest uz kartiņām un pateikt, piemēram, ir kāda formula, un mēs pat viņu varam sastapt, piemēram, matemātikā telpā un izprast viņu labāk, lai mēs saprotam, ka 40 minūtes ir ne visi spēs saprast, bet vismaz to iedvesmu iedot viņam. Vēl arī, tas ir varbūt tāds diskutabls jautājums, bet, protams, personīgā pieeja katram skolēnam, jo katrs skolēns saprot savādāk. Katram skolēnam vajag, atsevišķi paskaidrot, jo ļoti reti, ka tu paskaidro visai klasē un visi saprot vienādi. Bet, protams, kad 30 cilvēkiem klasē izskaidrot katram atsevišķu tēmu, tas vienkārši fiziski nav iespējams. Mums jābūt arī reāliem. Piemēram, tas dabūjis tagad to sliktu atzīmi, tu viņu nevar labot, ja tu, piemēram, es zinu, ka daudz skolotāji kompensē to labot nevarēšanu ar to, ka vienkārši tiek uzdots vēl viens pārbaudas darbs, lai, salīdzinātu, lai nebūtu tā slikta, lai tā sliktā atzīme nebūtu tik ietekmīga, lai viņa neietekmētu tik ļoti to galvvērtējumu. Kad šie pārbaudas darbi varētu, piemēram, būt tādi, ka tas skolēns atnāk uz stundu, un ka, piemēram, man tā bija pamatskolā. Kad man netiek dots vēl viens pārbaudījums, jo no tā nav jēga, ja skolēns uzrakstīs vienreiz nepareizi, viņš uzrakstīs arī otrais nepareizi. Kad tā skolotāja atnāk, un viņi man saka, viņi man ir uzrakstījusi uz tāfeles 3 piemērus, un viņi saka, es tev sēdēšu blakām risiņu uz tāfeles. Kā man tas šits palīdzēja un ļoti izvilka matemātikā vienmēr. Jo man, piemēram, matemātikā tas, ko es esmu ievērojis, tagad es mācījos matemātiku, man vēl bija, ka es visu pildīju uz tāfeles, man ļoti svarīgi pārskatām redzēt, jo tad, kad es ar sīkiem burtiņiem rakstu tajā burtnīcā, es nevaru, man ir pārāk sīk, man vajag liet plašāk, Lai man rodas tā ideja, es redzu tos skaidrus, un tad man, izveidojas tie risinājumi. Bet šeit ir Helmut arī atslēga. Mēs visi, tā kā teici, neuztveram vienādi, un te ir ļoti viegla taktika.
3 paņēmieni, uzreiz skolotājiem jāizmanto vizuālais, kartiņas, video, jebkas. Cilvēkam ir, protams, jāuzraksta, ko mēs konstanti visu laiku darām, bet ir vēl arī audiālais, dažādās skaņās, izteikt, pateikt to. Mums dažkārt mēs nepaspējam izteikties, tikai skolotājs runā klasē. Šīs 3 maņas jau, es nezinu, kā garšu vēl varētu pievienot un tausti, bet var to pievienot. Tas ir forša ideja ar garšu. Visas 5 maņas. Ar kaut kādu smaržu garšu, jo, starp citu, es nezinu, man liekas, ka gan jau ir kaut kāds oficiāls pētījums, kas to pierāda, ka, ja, piemēram, tiek risināti, pat ja neņemsim kā, piemēram, matemātiku, vispārīgi runāsim par to, ka tu vieglāk atcerēsies kaut kādu, pieņemsim, notikumu no pagātnes, ja tu izjutīsi, piemēram, šodien es izjutīšu to pašu smaržu, ko es izjūtu tajā notikumā pagātnē. Maņas tiek izmantotas, to caur smaržu labāk atceries vai garšu. Jā, ļoti forši. Tauste, mēģināt eksperimentēt un nesabaidīties. Radoši pieeja. Un nesabaidīties no tā skolēna šausmas. Viņš tur sēž solā un viņš ir dusmīgs. Jā, bet tad nekas nemainās. Viņš tur sēdēs dusmīgs un tu vēl joprojām liksi tās sankcijas. Jā. Bet izmēģināt, piemēram, kur ir puķa, skaitam ziedlapiņas bērniem, sadalām, var visu kaut ko interesanti izmantot, kas ir telpā. Un mēs jau dzīvē arī pieskaramies daudzām lietām, mēs izgaršojam, mēs sasmaržojam, mēs dodamies, un tā mēs caur pieredzi arī gūstam, un tas paliek ilgtermiņa atmiņā. Es gribēju vienu lietu pateikt, ieteikums no mana studenta un skolāna skolotājiem par video. Pilnībā nestrādā, no tā video pilnībā nav nekāda jēga. Jūs vienkārši paņemat un uzslēdzat to video un sēžat pie savu galda un neskaidro, nepalīdz. Scrollēt Facebook. Pilnīgi. Tāpēc, ka, pirmkārt, jaunieši, ņemot vērā, mēs esam ļoti noguruši, mums tā vide ir ļoti stresēta un nogadinoša. Aizvien vairāk un vairāk. Un aizvien vairāk un vairāk. No sociālajiem prasības ir ļoti augstas un tā tālāk. Vienmēr sakot, skolēni noguruši. Viņi to video vienmēr izmantos kā iespēju, lai atpūstos, jā, kas nav domāts labā ziņā, tāpēc, ka no tā pazūd, jebkāda jēga viņiem būs tāds, jā, video un ej gulēt, jā, no sērijas. Ja tu esi skolotājs, un ja tu gribi, lai tiešām ir jēga no tā video, es nezinu, labi, atskiņo to video, piemēram, nopauzē un paskaidro, piemēram, Jā, un viņš arī nedrīkst, manuprāt, prasat atgrieznisko skaiti, ko jūs iemācījāties no šī? Vai kaut ko paskat ar saviem vārdiem, jā, lai noturētu to uzmanību, lai skolēns tajā video procesā, tur, nebeidz domāt, jā, lai viņš attīstās. Jo ļoti bieži, jā, kad video tiek izmantots vienkārši kā tāds laika aizpildīšanas līdzeklis stundā, ka skolotājiem nav kaut kas sagatavots, un tad kur ir video! Tam ir jābūt vizuālam, tikai tādam interesantam vizuāliķiem, līdzīgi kā mēs tikai rādījām kartiņus un tad, kad es taisu savus mācību video, man ir maksimums 1 līdz 3 minūtes. Tur ilgāk neviens video nav. Un pat tajā laikā ir jāstāsta, vai bērns saprot, vai mums ir kustība, ka mēs darbojamies līdzi ar rokām, mēs pirkstus izmantojam un visu laiku viņiem arī teikt, jo es redzu, ka tie bērni, viņi skatās un viņi tā kā brīnās, bet tur ir tev saka pat video, dari līdzi un ne, pat skolotājiem bieži vien jāiesaistās, jāpieceļās un jāpasaka, bet rādam, dziedam vai skaitam. Šis ir ideāls aspekts. Lasa līdzi, jā. Un tu svarīgu tematu īstenībā pateici, es arī šobrīd vadīju kursus, radot lekciju, un no skolotājiem nāca to, ka jaunieši tiešām noguruši vispār no ekrāniem, kad bieži vien jau ir otra galība, varbūt ir pa daudz un to nesabalansē. No ekrāna klasē? No pirmajās klasēs, jā, līdz kaut kādai, es pat teiktu, līdz 7. Telefonu tiešām nav vajadzīgi. Bet tavā stundā, vai tev bieži vien to telefonu vajag, ja ir, piemēram, kāds tikai fokusējuši darbs, kur telefonu nevajag izmantot? Vai tev viņu vajag, ka tev viņš ir tajā kabatā, jo tev pēkšņi varbūt kāda notifikācija atnāk? Nevajag. Jo Robins Šarma, liels autors, ir teicis, ka jāieliek kaut kur atviltnē, jānobāž, jānoslēp, jo tev paņems, līdzīgi kā es tev atnākšu un tev paraustīšu aiz krekla, tu sarausies un apmēram, ko tu gribi? Tev noņem fokusu uz to, kas tev ir jāveic. Nē, telefons ļoti bojā fokusu un uzmanību vispārējo. Telefons ļoti bojā koncentrēšanās.
Jā, tā pareizi teikt. Un arī pēc tam mēs pieļaujam tās kļūdas, atgriežoties pie kļūdām, jo mēs vairāk esam pārguruši un vairāk mums ir tās raustītās notifikācijas ikdienā. Mēs pieļaujam kļūdas, mēs esam saguruši un mums pat nav spēka varbūt kaut ko arī mainīt un tās kļūdas labot un saskatīt šīs iespējas ar iedvesmu. Bet pirmais ir, ja mēs kļūdamies arī atvainoties sev, mīloši. Es pat mācīju, kad ir jāpriecās par kļūdām, un es atceros no skolotājiem, dabūju pa mizu. Kā tas ir priecāties kļūdām, tagad jau viss ir laidījis pufeli un neviens neko nedarīs. Jā. Bet nomainīt mazliet to smagnējumu, pateikties sev, ka es mainīšu, es skatīšos ar to kļūdu, darbošos, ka tas ir vērsts uz attīstību, jo katra kļūda ir, nu ir tā. Nu, ir tā. Nu, jā, es saprotu, protams, viegli jau ir pateikt tā, ka, jā, es pateicīgs par savu slikto atzīmi e-klasēm, bet, Raudi mājās. Tas saks. Bet, protams, ka tas nav pateikami, Bet jo tas iemācīties ar ļoti katru daudz kritienu. sabojā visu. Nu, tā kā es kā skolēnam, tu kā skolotājiem, es kā skolēnam varu pateikt to, ka vienkārši viņi ir tā sliktā atzīme. Tas nav pasaules gals. Jā, viņi nevar izlabot, nevar viss. Ielpojam, nomierinamies. Jā, ielpojam, nomierinamies, fokusējamies uz nākamo darbu, jā, jo tas tiešām ir viens cipars e-klasē, kuru neviens pēc skolas pabeigšanas neņems Jā, vērā. un mazliet mierīgāk to stāstīt, un tas no katra skolotāja šeit ir individuāli. To mieru ienes klasē, šī ir vēl viena zelta atslēdziņa. Lūdzu, nomierinamies. Man ir bērni bijuši histērijās, bet tas ir arī spiediens no vecākiem. Tas ir bieži vien no paša bērna, ka viņš ir ļoti perfekcionisms, bet ir divas lietas. Ir prokrastinācija un perfekcionisms, ka tev nekad nebūs gana un labs. Un tas ego, viņš tev tur tupēs un tu nepaveiksi lietas. Tāpēc ar šo nespēlēties, labāk dari un kļūdies nekad nemēģini nedari. Exactly. Ko? Noslēdzam? Jā, beidzam. Pagaidzi, tas ir tā garot. Jā? Šī ir mūsu kļūda, starp citu, tāpēc ir karotes Jā, šodien. šitas man neskat. Taisnība! Tiekamies nākamajā epizodē. Tiekamies nākamajā epizodē. Un ļaujam 7-2. sev kļūdīties. Čau!